svars 138,5 kg, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā man vajadzētu svert. Vot to es saprotu. Vot lūdzu, šis vīrs kā Ozols netaisīja nekādus liekus attaisnojumus. Viņš aizgāja uz svariem, uzkāpa virsū, pastījās, afigēķi. Nu ir auzes, viss. 138,5 kg. Nekā labi tur nav. Un viņš nesāka nekādu šo body positivity, es jūtos baigi labi savā ķermenī tāds, kāds viņš ir. Nē, viņš reāli sev pastījās, uzkāpa svariem, saprata, ka var būt labāk. Un ko viņš darīja? Kaloriju deficīts un vairāk soļi. Tās divas lietas un viss. Rezultāts – mēnešu laikā -10 kg. Nu tā kā, uz ko jūs vēl fucking gaidat? Rekur, lūdzu, viņš vēl uztaisīja vidiku, kas ir viena no labākajām lietām, ko tu var darīt, lai turētu pats sevi accountable. Viņš pateica vairākiem cilvēkiem, ko viņš tagad ir sasniedzis, kā viņam ir gājis, kā viņam bija pirms tam, un viss. Un tagad viņš easy turpina savu journey. Tā kā visu cieņu tev, bračiņ, un lūdzu, vairāk cilvēki ņemat piemēru no šī vīra.